Ilgtspējīga mode mūsu skolā ir pirmo reizi. Mēs esam pieskārušies mazdrusciņi caur Erasmus projektiem, bet mēs esam tieši strādājuši vairāk ar cita veida materiāliem, bet tā kā mode mums ir šoreiz pirmo reizi, bet vai grūti, es teiktu vairāk interesanti, jo bija iespēja aptaustīt materiālus un kopā ar bērniem izrunāt, kā mēs varētu viņus ielikt tērpā tādā, kādā jūs gribētu varbūt staigāt, vai tieši otrādi gribās kaut ko traku parādīt. Kopā ar skolotājiem tapa šie projekti, kopā mērīja, kopā darīja, un beigās tie tērpi, kas tapa no audumiem, kopā arī tika šūti. Tāpatās arī mums ir otrreizējās pārstrādes materiāli ne tikai audums, ir citi materiāli, kuri mums apkārt dzīvo, un mēs cenšamies ar viņiem sadzīvot. Un līdz ar to bērni kopā gan ar vecākiem, gan ar skolotājiem radīja šos tērpus, ko mēs sakām, varbūt no atkritumiem, no kartona, no dažādām plastikāta izēju materiāliem, ko mēs ikdienā metam ārā. Stāsts ir par to, ka cik daudz mēs ikdienā izmetam lietas ārā, to pašu apģērbu, kuru mēs varam pārstrādāt, pāršūt, pārdot mazākiem brāļiem, māsām, atdot draugiem. Nevis mums nepatīk, mēs izmetam ārā. Tādā veidā mēs saglabājam pasauli tīrāku, skaistāku, un mēs paši kļūstam interesantāki, ražojot šos skaistos tērpus. Esmu no Rēzeknes, kur iespējams tev apkārt nav ne moda, ne dizaineru, nekā, kas varbūt tik ļoti iedvesmo, un tu baidies izsisties. Bet kā jau es saku, galvenais ir riskēt, un tad jau viss notiks. Arī man šodien ir uzģērbs dizainera otrreiz veidotais džempers, kurš ir veidots no segām. Tāpēc galvenais dažkārt ir vienkārši iet un darīt. Tagad jums savu tērpu parādīs Nikola, kurš ir darināts no tiešām vecām un neizmantotām vīriešu saitēm. Jau ļoti skaists tērps sanāks, ja? Ja, un viņa vienmēr ir gribējusi no tām šlipsēm kaut ko uztaisīt. Tiešām stilīgi. Вот zils, šitais zils un tas ir ziema. Šlipsē. Tas ir tā kā vasaras kleitiņa, viņu var uz vasaru vilkt. Man ir balta maiņa. Man gribas teikt, ka šī ir tiešām ilgspējīgā mode, kurā drēbes mēs nemetam ārā, bet mēs varam izmantot otro reizi, viņas dažādi izveidot savādāk, upgradeot, papildinot, un šādi tās drēbes, ko mēs bieži vien varbūt izmetam ārā, tad mēs varam ilgspējīgāk viņus izmantot. Bērni uzreiz uztvēr, kas tas ir tās mantas, ko parasti met ārā, jo viņi arī zina, ka šīs drēbes arī, kuras paliek pa mazu vai ar kādu pleķīti, kad parasti met jau ārā nevajadzīgs, tad šoreiz mēs viņus tā kā izmantojām, lai varētu otro reizi uzvilkt. Dizains un tehnoloģijas stundās, vizuālajās mākslās vai arī audzināšanas stundās skolēniem tika skaidrots, ka tā izsīs. Bērniem bija iespēja mājās ar vecākiem gatavot šos tērpus, arī skolotāji bija informāciju nodevuši vecākiem. Tā kā mums ļoti patikā šis izaicinājums un labprāt piedalījāmies un plecām iekšā azartā. Es redzu, ka Latvijas modes bizness plauks un zels, jo es jūtu, jūs esat īstie. Un vēl gribēju teikt vienu tādu, ka galvenais neapstāties, esiet radoši un
tur bija tāds skaists plakāts, kad katrs no jums ir mākslinieks. Galvenais, šajā ceļā neapstājieties. Ilgtspējīga mode un kosmētika ir globāls izaicinājums, un mums izdevās pārnest to arī lokāli šeit uz skolā, kurā mēs arī šo te globālo problēmu, kas ir varbūt problēma visā pasaulē, esam apstrādājuši šeit skolā uz vietas. Tā kā mēs līdz tam nonācām, ir dažādi projekti, kuros mēs iesaistamies un ļoti labprāt un ar tādu interesi arī veidojam un darbojamies šajā visā pasākumā. Kā jums radās tā ideja, cik laiku tas aizņēma? Īstenībā tas aizņēma ļoti ilgu laiku. Mēs ar skolotāju domājām, zīmējām, mēs mēģinājām visu lai skaisti sanāk, izdarīti. Un mēs palīdzējām skolotājai šūti. Tas ir pirmo reizi, tu tā pa modeli strādājiet? Jā, es pirmo reizi, viņa arī pirmo reizi strādā. Grūti, viegli? Īstenībā, tā grūti. Jā, tā uztraukums, bet jāpārvar. Ja būs vēl kāda modes nākošā skata, ir jau kaut kāda doma, kādus modeli varētu, vai būs gatavi piedalīties? Jā, īstenībā jā. Saka tā, vai bija bail vai nebija šādā pasākumā? Bija bail. Pirmā reize tev? Jā. Nākošu reizi piedalīsies? Jā. Jauniešu iesaiste mums bija diezgan viegla, jo mēs tiešām dažādos projektos tos jauniešus iesaistām. Viņi ir pieraduši, kad mēs aicināsim viņus darboties, gatavot, un tas rezultāts viņiem pašiem ļoti patīk. Un man pašai liels prieks ir par to, ka arī vecāki ir iesaistījušies šajā pasākumā un atbalsta bērnus, jo tas bērniem ir ļoti, ļoti svarīgi. Un es redzu, ka arī bērnam ir ļoti svarīgi, kad vecāks viņu atbalsta. Tie darbi ir tik traki, krāsaini, jaunieši riskē un arī visā pasaulē, principā, arī Eiropā. Jo vairāk riskē, jo labāk sanāk. Jā. Tiešām ļoti liela maloča. Mēs domājam, ka šis pasākums kā modes skate, otrreizējā pārstrāde, ilgtspējīga mode var tapt par tradīciju mūsu skolā. Tāpat kā citi svētki, tāpat arī šī modes skate būs mūsu skolas vēl viena tradīcija.